Labdien visiem, sarunbiedrs šobrīd man ir Eriks Pielādzis, kurš ir šīs te skaistā visa pasākuma organizators un arī trases īpašnieks. Erika, pastāst lūdzu par to, kas šodien šeit notiek un kas arī turpmāk plānojās šeit organizēt tuvākā mēneša laikā. Šodien notiek Latvijas čempionāta 6. posms. Kopā Latvijas čempionāts ir šogad organizēts 8 posmos, un vēl bez tam ir palikuši divi posmi. Kāda ir situācija? Šodien sacensībās piedalās 111 dalībnieki. Tas ir, es domāju, ka ļoti labs rādītājs. Vakardien bija 127 dalībnieki. Tas arī bija ļoti labs rādītājs. Un gribu teikt to, ka šajā gadā es arī kā krosa komisijas vadītājs pie tā strādāju, lai maksimāli attīstītu motosportā masveidību, jo iepriekšējos gados mēs jutām, ka situācija ir tāda, kad norganizēt Latvijas čempionātu bija ļoti lielas problēmas, un problēmas bija tieši sportists skaits. Jau sacensībām atbrauc 2 dienu sacensībām 120, 140 sportisti, tad arī organizatori līdz ar to teica, ka mēs tādas sacensības neorganizēsim, mēs nevaram viņas norganizēt, jo tās ir pārāk smagi, tīri no ekonomiskā apsvēruma dēļ. Un, protams, masveidība, tas ir jebkura sporta pamats, un es uzskatu, ka mums ir izdevies šo te jautājumu šogad sakārtot. Latvijas čempionāti tik tiešām rullē un labi rullē. To liecina tā masveidība, kas ir redzama bijusi vai ne. Es gribu atzīmēt, ka Latvijas čempionāta pirmajā posmā piedalījās 277 dalībnieki. Otrajā posmā, kas bija Ķegumā, piedalījās 295 sportisti. Tāda rādītāja līdz šim vispār nebija bijuši, vai ne? Tad, manuprāt, viss ir kārtībā. Attiecībā par to, kas būs tālāk, atlikušie 2 posmi ir paredzēti Madonā, 7. posms, un 8. posms ir Jelgavā cenu trasē. Es domāju, ka būtiski, šie gan ir viena no pēdējiem posmiem, bet es domāju, ka situācija varētu būt līdzīga kā šeit Stelpē šodien. Daudz dzirdēts un daudz arī diskutēts par to, ka šogad atšķirībā no iepriekšējiem gadiem ir ļoti daudz klases un iespēja ļoti daudzās klasēs izcīnīt Latvijas, meistara nosaukumu. Kāds ir jūsu viedoklis par šo te kā komisijas vadītāju? Es godīgi sakot, esmu saņēmis arī ļoti daudz pārmetumus attiecībā par šo te, kad šajā gadā mēs esam it kā degradējuši Latvijas čempionāta, Latvijas čempiona nosaukumu, kad viņš principā kļuvis neprestižāks, bet es gribētu atbildēt uz to atkal ar tiem mērķiem, ar to, ko mēs gribējām panākt. Vai ne? Mūsu mērķis, redzot to iepriekšējo situāciju, kad nebija vairs sportisti un nebija vairs organizatori, bija jāpieņem radikāli mēri, lai situāciju sakārtot. Un runājot vispār, kas tad ir īsti motosports, vai ne? Motosports ir motosportisti un motosports ir organizatori. Tad 2 pamatakmeņi, bez kuriem principā motosports nevar pastāvēt. Ir vajadzīgi sportisti un ir vajadzīgi organizatori. Un ja nav motivācijas nevienam braukt, ne otram organizēt, tad kas var vispār notikties? Tad nenotiek pilnīgi nekas. Līdz ar to, lai no šīs situācijas izbēgtu, mēs pieņēmām radikālus lēmumus. Bet tajā pašā laikā gribu teikt to, kad, ko nozīmē degradēt? Degradēt, ka pie starta ir 10 braucēji vai 50 braucēji. Kas ir degradācija? Tas ir jautājums. Es uzskatu, ka jebkurā gadījumā vai ne, šeit ir ko redzēt skatītājiem, šeit ir ko redzēt sportistiem, un visiem ir interesanti. Un vēl gribu teikt to, priekš kā tad mēs vispār organizējam šīs sacensības? Vai mēs viņus organizējam
priekš autosportistiem, vai mēs viņus organizējam priekš šaha teiksim, spēlētājiem vai kādiem citiem. Būtībā jau mēs motokrosu organizējam priekš sevis, organizējam priekš sportistiem. Kas ir federācija? Federācija būtībā ir šie te paši sportisti, un jebkurā gadījumā sportisti ir apvienojušies sporta klubos, izveidojuši federāciju, kas realizē sportistu vēlmes, intereses, sakārto sportistu jautājumus, lai varētu normāli organizēt sacensības. Tāds ir tas pamats visam, vai ne? Nu, un rezultātā es gribu teikt tā, vai ne? Ir daudz pārmetumu bijuši attiecībā par iesācēju klasēm. Nu, kā iesācēju klasē var būt Latvijas čempions, vai ne? Bet tai pašā laikā gribu teikt to, ja iesācēju klasē ir 30 sportisti, un viņi vēlās, mēs būtībā kā federācija realizējam sportistu vēlmes, vai ne? Un ja viņi vēlās, teiksim, izcīnīt to Latvijas čempionu titulu, nu kas viņiem var liekt? Iesācēju klasē. Viņš izcīna Latvijas čempionu titulu iesācēju klasē, savā klasē. Tāpat arī Latvijas čempionu tituls 50. klasē. Tāpat Latvijas čempionu tituls hobiju klasē, vai ne? Ja šis cilvēks, sportists, viņš atbilst kritērijiem, kurus ir noteikusi, teiksim, motokrosa komisija, izejot no reālās situācijas, nu kāpēc, kas viņiem var liekt izcīnīt Latvijas čempionu titulu? Es neredzu nekādu šķēršļu. Kas nākamēnes notiks šeit, Pīlāģu mototrasē, un dzirdēts ir roka festivāls, liela ballīte, varbūt nedaudz par šo pasākumu? Tas norisināsies 2 dienas, nu un pie pasākuma mums ir liela grupa. Mēs esam 12 cilvēki, kas strādājam pie šī pasākuma organizācijas. Nu, un gribu teikt tā, ka esam ļoti laba grupa, draudzīga grupa, zinoša grupa. Nu, un sadalām darbus, un katrs dara savu, un es domāju, ka rezultātam ir jābūt ļoti labam, vai ne? Labi, paldies, Ērika, un veiksmi tev, un lai tad jaudīgs un grandios roka festivāls. Paldies, paldies!